Labdien, brāļi un māsas! Atnācu jums pavēstīt, ka es arī kādreiz biju neticīga. 2010. gadā es braucu uz Igauniju ar mašīnu. Es pie stūres biju. Mašīnā bija mani mazie bērni, 3 bērni man ir. Bija māsas meita un brāļa dēls. Visa mana ģimene. Un es tajā laikā biju tāds gonšķiks ritīgs. Un ar lielu ātrumu es braucu. Un kas notika Latvijā, Igaunijā, tas šķērsojums, es uztaisīju avāriju. Iekritu grāvī, iebraucu iekšā, un tā mašīna 3 kūleņus pārmeta. Tajā vietā visu laiku notiek tādas avārijas. Es par to nezināju. Un brīnums bija tāds, ka visi bērni, cik bija mašīnā, nevienam nebija skrāpējums. Nekas nenotika. Mašīna bija pilnīgi sasista. Riepas bija augšā, un mēs visi bijām lejā. Vienīgā cietēja, bet nedaudz biju es. Un ko es gribēju pateikt? Tas bija pirmais brīnums, ko Dievs izdarīja manā dzīvē. Un tad es sapratu, ka Dievs ir ar mani, un ka man vajag uzzināt par viņu vairāk. Bet pēc tā brīnumā es atkal atgriezos pasaulē, atkal dzīvoju tālāk, pelnīju naudu, krāju zeltu, un par Dievu biju aizmirsusi. Bet notika tā, ka 2016. gadā es saslimu ar audzēju. Man bija ļoti ļaundabīgs audzējs. Ļaundabīgs, kā dakteris teica, viens no agresīvākajiem, kāds var būt. Man atlika dzīvot 2 nedēļas kaut kur. Bet bija tāds brīnums, kur es gāju, visur man vērās vaļā durvis. Dievs gribēja parādīt savu žēlsirdību, savu mīlestību pret mani. Man ātri uztaisīja operāciju. Izgrieza man ārā, man bija olnīcu ļaundabīgais audzējs, olnīca neizlaida ārā, olnīca bija ļoti liela kā bērns. Jo pirms tam es domāju, ka es esmu stāvoklī, tāpēc es griezos pie ārstiem. Domāju, ka vēders aug bērns, bet nebija tā, tas bija audzējs. Bet Dievs viņu turēja tik stipri tajā olnīcā, ka nelaida ārā viņu, kamēr viņu izgrieza. Tas bija otrais brīnums manā dzīvē. Protams, es ļoti pārdzīvoju, kā arī visi, kuri saslimst. Tad man uztaisīja ķīmiju, es saņēmu ķīmiju. It kā es izārstējos, bet nepagāja laiks, un audzējs atgriezās manā mugurkaulā. Un te es atkal kritu panikā. Es sāku raudāt vīram, teicu, kā tā, pagāja daži mēneši, un atkal viņš man parādījās. Tad kādu dienu mēs stipri lūdzāmies ar vīru, ar dēlu mazo, viņam tādā laikā bija 8 gadi. Mēs stipri lūdzāmies. Un es sajūtu Dieva klātbūtni tajā dienā, tajā laikā, kad mēs lūdzāmies. Un tad nākošajā dienā, vai kā es vairs tā neatceros, mēs aizbraucām uz Rīgu, jo bija jābūt operācijai. Aizbraucām, tagad dakteris pirms operācijas analīzes visu kompjūteri man uzlika. Un viņš saka, es nesaprotu, kas notika, bet laikam kompjūters kaut ko tur iepriekš bija, tās analīzes nepareizi uzrādīja, audzēja nav. Aleluja, tas atkal bija brīnums. Tas bija Dieva žēlastība un mīlestība pie manis un pret manu ģimeni. Pagāja 8 gadi, un audzējs atkal atgriezās šī gada martā. Es jau, protams, biju viena. Dievam ļoti ticu, ļoti mīlu Dievu. Zinu, ka viņš palīdz, cerība man bija liela. Un kad es uzzināju, ka man atkal ir audzējs zarnās, un ka man ir 4. stadija analīzes uzrādīja, te man ir pierādījumi.
un es griežos pie jums, dārgie brāļi un māsas. Kad es aizgāju pārbaudīt nodevu analīzes, man uzrādījās 86 ar kapekām. Jūs zināt, tas jau ir 4. stadija. Tas jau ir ļoti daudz, ka cilvēks, praktiski viņš ir izmisumā un viņš nezina, cik ilgi viņam palika dzīvot. Kādu nedēļu es panikā kritu, es lūdzos stipri, es raudāju, es pa grīdu rāpoju, es kliedzu. Es gulēju uz grīdas kā krusts un kliedzu un raudāju. Un tad es sajūtu pie tām lūkšanām, pie kliekšanām, es sajūtu, ka manī ienāca karstums. Šobrīd arī tas karstums ir manī iekšā. Viņš pa visiem maniem orgāniem iet, ja? Man mugurē slapja. Tā arī bija tajā dienā. Tajā lūkšanā, kliekšanā, mana mēle pagriezās uz otru pusi. Es kliedzu ļoti stipri. Es raudāju un kliedzu, un mēle pagriezās. Es sapratu, ka es nevaru parunāt, bet ka es nevaru parunāt, es tik vai tā kaut kā kliedzu, un es sajūtu Dieva klātbūtni. Jēzus bija ar mani kopā. Un es kliedzu, un es kaut kā runāju tajās valodās, ja, kā runāju. Valodās, vogņanam jazike, es runāju un kliedzu. Un es sapratu, ka es būšu dziedināta. Un es aizgāju nodevu analīzes. No 86% man palika 76 laikam. Arī man te viss, lai jūs ticētu šiem brīnumiem, te ir man tie dokumenti, tās analīzes. Man 76. Es zvanu vīram, saku, Dievs bija pie manis, man mēle pagriezās, es runāju citās valodās. Viņš saka, kādā valodā tu runā? Es saku, es nesapratu, bet mēle izgriezās un es kaut ko runāju, ka es nevaru saprast. Viņš saka, tu esi dziedināta, labi. Pēc 2 nedēļām es atkal nodevu analīzes, 56%. Pēc pusotra mēneša bija tā. Es nodevu 33 ar kapekām. Bet es jau biju Ķekavas baznīcā pie Nila. Mēs bijām ar vīru aizbraukuši, tur bija atbraucis no Āfrikas mācītājs, tur vēl bija. Un viņi uzrunāja mani. Un es sapratu, ka zālē, sauc mani, uzrunā mani. Kad Dievs sauc mani. Dievs redzēja zārnas, ka tu vēl iegāji iekšā. Viņš redzēja zārnas vīziju. Pats paskos redzēja zārnas, kā viņam parādīs, ka zārnēs ir iekšā kaut kāda punkts, kaut kāda. Un tad mācītājs izsauca mani ārā no Āfrikas. Es izgāju, sāka par mani lūgties, pateicu, ka man ir slikti. Viņi par mani lūdzās. Un mācītājs pēc lūkšanām es jau gāju uz zāli, un viņš teica tādus vārdus, kas man palika atmiņā. Viņš teica, ja arī netiks dziedināta, galvenais savu dvēseli saglabāt mierā un ticēt Dievam. Un es ejot uz zāli, pateicu, lai kas arī nenotiktu ar manu dzīvi, es tik vai tā ticēšu savam Dievam. Es ticēšu mūsu Dievam Jēzum Kristu. Un tā es nosēdos zālē. Un tad Nils, mācītājs, Nils no Ķekavas baznīcas, viņš tad izgāja ārā un viņš teica arī to, ko pirmīt mans vīrs teica, ka viņš redzēja, ka sieviete ienāk iekšā, ka viņš redzēja zarnas, ka tur ir zarnās audzējs. Un tā biju es. Un, protams, pēc tam atkal mani izsauca un atkal par mani lūdzās visi mācītāji. Un pēc 2 dienām es aizbraucu uz Rīgu. Tur, kur tie audzēja tikai pieņem audzēja onkoloģisko slimniekus. Tas nebija ne Gaļazars, ne Stradiņi, bet vēl viena tāda poliklīnika. Tur tā vizīte maksā 700 eiro. Un es aizgāju, un 3 stundas es tur biju. No manis paņēma analīzes, atkal asinsainas, visu.
pārbaudīju uz kompjūteri, un tad 2. dienā es atkal braucu uz Rīgu jau uz Stradiņiem. Es aizbraucu pie ķīmijterapeites, onkoloģijas, savas ārstējošās dakteres. Viņa iegāja kompjūteri iekšā, skatās tagad tās atbildes, bet es neko nezināju. Bet pirms tam es teicu, es runāju ar vīru, un es vīram saku, es braucu, es ticu 99,9%, bet 1% man palika. Bet vīrs pateica tā, jātic visiem 100. Bet es aizbraucu uz to polikliniku pie tās dakteres, viņa atvēra to kompjūteri vaļā. Jā, un es vīram piezvanīju, un viņš man bija uz tā messengera, viņš visu klausījās. Un daktere saka, es nesaprotu, Laila, kas notiek ar tavu organismu, ar tavu ķermeni, bet audzēja vairs nav. Un nav nekādu procentu, neviens, ne 0,1, vispār viņš ir pazudis. Aleluja! Ticība, ko es gribētu pateikt, ticība Dievam jābūt lielai. Ja jūs ticēsiet, jūs izmainīsiet savu dzīvi. Nāciet pie Jēzus, viņš jūs ļoti mīl, viņš gaida katru dvēseli, viņš gaida. Jūs šeit zālē esat arī cietuši, es saprotu, jūsu dzīve nav salda, rūgta, bet mēs izgājām visi tam cauri. Jāpieņem Jēzu, jāpieņem savā sirdī kā savu glābēju, jo viņš katru dvēseli mīl, viņš katru bērnu savu mīl. Viņš atstās ļoti lielu ļaužu pulku, bet viņš aizies pēc tā viena, kurš būs nelaimē, kurš viņu piesauks, viņš aizies un atradīs, un aiz rokas paņems un atvedīs pie sevis. Sauciet viņu, ticiet viņam, jo nauda nav galvenais šajā dzīvē. Nekas nav galvenais, pat māja nav galvenais. Galvenais ir dzīvība, dvēsele, saglabāt savu dvēseli mierā, ticēt Dievam, ka mēs tur debesīs mēs dzīvosim laimīgi. Jo šeit uz zemes mēs neesam, visi nav laimīgi. Šeit ir velns. Paskatieties, kas notiek, karš, nelaimes. Viss, kas notiek uz šīs zemes. Par ko? Par to, ka nav ar Dievu kopā. Ja mēs iesim Dievam pakaļ, mums būs cita dzīve, jo mēs esam radīti nevis priekš nelaimes, mēs esam radīti priekš prieka, priekš laimes, lai mēs dzīvotu. Kļūdu kādreiz ir izdarījis Ādams un Ieva, bet Jēzus Kristus gāja pie krusta, viņš atdeva savu dzīvību, izlēja savu asinis, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Aleluja! Mīliet Jēzu Kristu, viņš ienāks jūsu dzīvē, un viņš mīlēs jūs, un jūsu dzīve pamainīsies. Atveriet savas sirdis, jo šeit pašlaik es redzu, ka zālē neatveras sirdis. Jūs atveriet, es jūs ļoti lūdzu, atveriet, jūs parunājiet šodien ar Dievu. Jūs atdodiet savu sirdi Jēzu, un jūs redzēsiet izmaiņas, un viss jums būs jūsu dzīvē, būs jums ģimenes, būs jums sievas, vīri būs, vēli bērni jums būs. Tikai ticiet, jo Dievs ir atņēmis visu vienā brīdī, bet viņš var atdot jums divkāršīgi, 100-kārtīgi jums viņš atdos. Ir mājas, ir mašīnas, ir naudu, visu jums viņš atdos. Tikai mīliet, atdodiet savu dvēseli, nevis vēlnam, bet Dievam. Un viss būs kārtībā. Aleluja! Aleluja!